Dārgie kaimiņi, šodien gribu pateikt, ko ļoti vienkārši. Mēs zinām, kas notiek mūsu Ropažu novadā. Mēs zinām, ka pie Ulbrukas vidusskolas gadiem ilgi nav sakārtota gājēju pieejamība, un tā nav vienīgā vieta. Tā nav tikai infrastruktūras problēma. Tā ir attieksmes problēma. Attieksme pret bērniem, pret vecākiem, pret skolotājiem un kopienu kopumā. Un te mēs sakām ļoti skaidri, šis vairs nevar turpināties. Mēs esam dzirdējuši daudz. Mēs esam dzirdējuši, ka nav naudas vai plānošanā ir rops. Tajā pašā laikā cilvēki ikdienas šķērso nedrošus ceļus. Bērni iet uz skolu bez pārliecības, ka viņi tur nokļūs droši. Tas skar gan bērnus, gan vecākus. Un tāpēc mēs nākam ar mērķi to mainīt. Ne ar tukšiem solījumiem, bet ar skaidru izpratni, kurās vietās nepieciešama tūlītēja uzmanība un rīcība. Drīz būs vēlēšanas Ropažu novadā, un šoreiz tam ir nozīme. Mēs šoreiz ejam nevis tikai, lai solītu vai piedāvātu savu programmu, bet mēs ejam ar cieņu pret jūsu ikdienu. Mēs piedalīsimies, mēs pārstāvēsim jūsu balsi. Un kopā mēs varam panākt, lai mūsu bērni uz skolu iet droši, lai novads kļūst sakārtots nevis tikai uz papīra, bet arī dzīvē. Paldies jums par uzticēšanos, un mēs esam gatavi strādāt.